Čau! Mēs esam Rīgas Zeļi. Šodien ir mūsu Media Day. Un mēs šodien atbildēsim uz jautājumiem. Sākam! Kas ir tavs stiprākais basketbola ierocis? Gan jau kā caurgājiens vai piespēle, bet es to ļaušu saviem komandas biedriem izvēlēties. Kas ir tavs lielākais sasniegums karjerā? Es vēl nevaru nosaukt kā sasniegums, bet esmu, kā lai pasaka, kļuvis par profesionālu sportistu tagad, bet sasniegums tas vēl nav. O! Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Karpeļu biezsprūta ar malto gaļu. Kuram komandas biedram ir vismieklīgākā frizūra? Kuram tur varētu būt? Saka, kā ir? Es teikšu Demskim, Robertam Demskim. Jā. Kāds ir tavs sapnis? Runājot no sportiskā viedokļa, runājot gan jau spēlēt vienā no augstākajām Eiropas līgām, nevaru pateikt, kura. Jebkura derēs, teikšu, kā ir. Un no dzīves skatu punktu es teiktu vienkārši dzīves beigās, ka iet jau uz pēdējām dienām, ka tu nenožēlē, ko tu esi izdarījis un ko tu neesi neizdarījis. Labā bilde. Kura komandas biedra mūzika izvēle ir vissliktākā? Es teiktu... Kā mēs tādu? Ja godīgi, es nezinu. Visiem ir laba mūzika izvēle, tā kā es nezinu. Nu, nav tāda, kuram ir sliktē. Bet, ja man būtu jāsaka, kurš, tad, nezinu, Niedra vai Galdiņš. Kāds ir tavs sapnis? Uzvarēt Pafetu un Latvijas un Užāls kausu. Tev gan ir mazi sapni. Tas tāds īstermiņa. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Pica, bez variantiem. Beisi. Kuram komandas biedram ir krūtākā mašīna? Pēc tā, ko es redzēju tev gan jau. Man nav sava, bet mums jauna komanda, mums nav baigi daudz mašīnas komandā. Nu arī, jā. Pusē tiesības tā. Pusē tiesības. Michaels Jordans vai Lebrons James? Nu, bez variantiem Jordans. Nē, nav. Lebrons vēl nav sasniedzis Jordan līmeni. Nu, ar variantiem. Ko tu nākotnē gribētu nopirkt? Ferrari. Nē. Vispār nezinu. Labs jautājums. Es nezinu, tiešām nezinu. Kurš komandas biedrs ģērbis vislabāk? Uģis Pinetis savā 30-gadniekā dēdfitā ļoti iedarās šajā komandas kolektīvā. Pārlikt kādam pāri vai iemest izšķirošo metienu? Nu, gan jau, ka iemest izšķirošo metienu. Nu, es nevaru iedakot arī vairāk emocijas, bet iedakots arī nevar. Punkts noslēgts jau. Nevar redzēt, man liekas. Kas ir tavs stiprākais basketbola ierocis? Baigais noslēpums jau nav. Trāpīt bumbugrozā. Likšana groza nav. Kuram komandas biedram ir krūtākā mašīna? Sēž man blakus Uģim. Paldies. Kurš ir smieklīgākais komandas biedrs? Viss mums te āksti ir pārsvarā. Tomiņš. Michaels Jordans vai Lebrons James? Es gribētu teikt Lebrons James, bet diemžēl būs jāsaka Michaels Jordans, jo viņš ir uzlīdis bruģīt pa lielam visiem, kas ir nākuši pēc viņa, tāpēc Michaels Jordans. Kura komandas biedra iesauka ir vislabākā? Mums jau baigās iesaukas nav īsti. Mums vēl nav visi tikuši piesaukām, bet laikam Guga un pārējās skaļi nevar teikt. Kuram komandas biedram ir vissmieklīgākā frizūra? Es teikšu Berholdam. Berholdam ir smieklīgākā frizūra. Kurš komandas biedrs ģērbis vislabāk? Zīgim laba galma. Kuru komandas biedri vienmēr apspēlē viens pret vienu? Kuru lai sāk? Es būšu pēdējais noteikti. Kuru komandas biedri vienmēr? Nu tāds mūsu... Nevar jau nevienu teikt. Tas scouting report, tas teiksīs pretinieku komandas. Bet es teikšu... Robert Demski,
jo es pret viņu vairāk spēlēju. Pārlikt kādam pāri vai iemest izšķirošo metienu? Nu šis tieši vienkārši priekš manis sliktākais jautājums. Pēc sajūtām man liekas, ka labāk ir, kad tu iemet izšķirošo metienu. Tad ir vismaz spēle uzvarēt, bet tagad pārliek pāri, tad tās emocijas ir daudz citādākas. Vienkārši uzkurina gan komandas biedrus, gan arī publiku. Tā kā es tomēr izšķiršos par izšķirošo metienu. Jo tad mēs uzvaram spēli, vai ne? Tad ir uzvarēta spēle un visi ir priecīgi. Tieši tā. Kura komandas biedra mūzikas izvēle ir vissliktākā? Mēs vēl neesam pārbaudījuši īsti. Berkolds ir atskaņojis tādu mūziku, ko neviens nekad nav dzirdējis. Tā kā Berkolds ir viens no top. Jā, es teiktu Berkolds. Viņš tāds vienīgais, kas mēģina kaut ko spēlēt, bet viņam nesanāk. Kas ir tavs vislielākais sasniegums karjerā? Tā jau, Tas vēl tikai sekos. Nav vēl neviens lielākais bijis, tas tikai nākotnē vēl. Līdz šim, piemēram. Ir vis kaut kādi pāris. Bija šovasar, šogad bija Igaunijas čempions kļuvu. Un citā sporta veidā 3x3 mēs kļuvām Eiropas čempioni. 3. vieta Eiropas čempionātā un 1. vieta Eiropas spēlēs. Tā kā tas ir šis gads, šī vasara bijusi viena no ražīgākajām manā karjerā. Pieņemsim, tagad sāk spēlēt basketbolu, tas nav dos lielākais sasniegums? Nē, bija baigi grūti sākumā. Nebija labs baigi. Madona arī neizcienījām baigi daudz sasniegumus. Nebija motivācijas. Nebija tā kā DSN, piemēram, ka viņi atbrauc un tad savāc visus Latvijas labākos un uzvar visus. Tas jau nav interesanti. Mēs sākam no apakšu un tad mēs ejam uz augšu. Ja būtu jāizvēlas NBA vai Eurolīga, kur tu izvēlētos? Algas vienādas. Algas ir vienādas. Es nerunāsim par algām. Man vairāk patīk tāds šova basketbols, tāpēc es pieturēšos pie NBA. Man liekas, ka, lai gan viņš nav tik skatāms pēdējos gadus, bet tie ir tādēļ, ka tur ir, man liekas, pasaulē jaudīgākie džeki, tāpat tās visas tās trakās spēles epizodes, trakie metieni, tur nenormāli smuki danki. Tas ir NBA stils un tas arī man patīk. Mans pēdējais. Pēdējais gājiens. Izvēles priekš mani pēdējo. Šito. Cerams, būs labi. Kura komandas biedra iesauka ir vislabākā? Vislabākā. Toms vakar teica, ka viņam ir kāds 50 pāri iesauks. Nosauc vienkārši vienu iesauku viņam. Uga ir laba, bet... Jurīts. Es teikšu, jā, Jurīts. Juris ir Jurīts mums. Pēc, ka viņš tāds jauns un... Nav nobriedz. Nav treneru vecumā. Jā, tāds maziņš Jurīts ir Jurīts.